Mums ir pulkstens. Tā pēkšņi iedomājos, ka man jāpastāsta šodien ir par veselības produktiem. Vienkārši tā, man viss ir spontāni dzīvē. Ja es kaut kam gatavojos, tad man tur sāk jukt un brukt. Jo tad laikam man tas perfekcionisms iestājas, kas man te galvā ir. Un labāk es visu daru spontāni. Arī mani video, visi, kas ir tapuši, visi ir spontāni. Tikai viens ir pārtaisīts, un jo vairāk es viņu pārtaisīju, jo sliktāk palika. Un ar mani vispār bija tā, kad arī tad, kad es skolas laikā, es vienmēr uzstājos deklamē, bet arī, kad man bērni gāja skolā, tad māmiņas bija ievērojuši, kad es tā, var uzrakstīt 2 minūtēs runu un viņu norunāt. Nu, tad bija tā, ka man, laikam, otrā meitiņa, jaunākā meitiņa gāja 1. klasē, un tās māmiņas, kas mani jau pazina no bērndārza laikiem, mēs tur tikāmies, tad bija tā, kad Inese, tagad ministri, mums tiešām bija no ministra Latvijā, jā, un tev ir ļoti laba runa jānosaka, bet tu tam esi gatava. Nu, un tāpat arī šodien. Jā, es toreiz norunāju, lai gan papēžos bija dūša, jo tomēr augsti kungi bija sabraukuši, bet man izdevās. Nu, un tāpat tās arī tagad ar Līvi. Es domāju, ka ir jau 11, bet vēl neviens nav pievienojies, lai gan es pēdējā brīdī, jo, kā es teicu, man ir spontāna reakcija uz pilnīgi visu. Es spontāni veidoju video, es spontāni varu ienākt live un parunāties ar jums. Tātad, mans vārds ir Inese, sveicināti. Droši vien daudz skatīsies atkārtojumā, bet kāpēc es ienācu live un par ko es gribēju pastāstīt? Es gribēju pastāstīt, jā, sveiki, redzu jau pirmo atstiņu, jā, un laiku, paldies par pievienošanos. Par ko es šodien nolēmu tā spontāni pastāstīt? Ārā šodien ir saulīt mums, jauks laiks, bet jau rudenīgs. Nu, kā jau jūs visi esat tie, kas man sekojuši līdzi, esat ievērojuši, ka es stāstu, kad es gadu atpakaļ izvēlējos kompāniju Ersak, tāpēc, ka pirmkārt viņai ir bioloģiski audzētas izeivielas produktiem, un ļoti interesanti bija tas ziepirieks un vispārējais, un protams, arī veselības produkti. Un notika, lai cik tīvaini, es pagājušajā gada augustā, pusaugustā saņēmu pirmo pasūtījumu, un augusta beigās es smagi saslimu. Bet es biju ļoti priecīga, ka es pasūtījumā biju pasūtījusi 2 produktus, kuri man tiešām palīdzēja. Bet sākšu ar to, kad līdz pagājušā gada augustam, pagājušais gads vispār man bija ļoti smags, sākot ar februāri. Februārī es saslimu ar Covid, jā, ar to omikronu, un 2 nedēļas es smagi gulēju uz gultas. Žēl, ka man nebija Ersaks. Ko es darīju? Es dzēru tējas, nenormāli daudz dzēru karstas tējas, karstu ūdeni. Jā, karsts ūdens arī ļoti labi palīdz, jo karsts ūdens pirmās 5 minūtes ir antiseptisks, nu, nevis vārošu, bet karstu. Un ļoti grūti gāja. Es domāju, ja man būtu bijuši Ersaka produkcija, man tiešām būtu atvesaļošanās bijusi daudz, daudz labāka. Un nezinu, kas bija augustā, vai vēl iekšā bija viss sakrājies, bet līdz augustam man bija tā, kad man bija nespēks. Man brīžam es gulēju pa 16 stundām dienā. Bija dienas, kad man bija labāk, bija dienas, kad man bija ļoti slikti, un es pat nesapratu. Dažreiz es meitai zvanīju un raudēju, es teicu, man ir tāda sajūta, ka es nākošu gadu narcisus neredzēšu. Kā saka, jo es esmu pavasara bērns, un maijā dzimus, un man ļoti patīk pavasara ziedi. Un jā, čau, Sigita! Paldies, ka pievienojies! Un pavasara ziedi patīk, un man bija tik slikti nespēks, jā, un tie, kas man pazīst, tie jau zina, kā es jutos, un tās kājas, kā man sāpēja tās kājas, un tie ceļgali. Es goda vārds brīžam nācu pļaudumu lejā pa trepēm. Es dzīvoju Anglijā, 2 stāvu mājā, un no rītiem dodoties uz virtuvi,
Par darbā iešanu bija jāaizmirst, jo nostāvēt virtuvēs varēja 15 minūtes ilgākais. Man pēc 15 minūtēm tultās vajadzēja iet atgulties. Nu, un tā es mocījos līdz augustam, un tad jūlijā man pazīstama sieviete, kas ir mana mentorīte, arī mana vārdu māsa, Inese. Un viņa man teica, nu, taču paklausies to prezentāciju, varbūt tev tur kaut kas būs tāds, kas tev interesēs. Un jā, es noklausījos šo prezentāciju no ERSA kompānijas, un bija 2 produkti, kas man momentāli aizķēra, jo es jau tie, kas man pazīst, zinu, ka es esmu sajūta cilvēks, kad es savu jūtu. Ja, es savu jūtu, tāpēc bieži vien cilvēki domā, kā tu bez ārsta to dari, ja? Nu, mēs katrs pats ar savu ķermeni, ja esam, kā saka, šīs te intuīcija izstrādājuši, mēs ar savu ķermeni jūtam, ko mums vajag. Nu, un tad man bija interesēja 2 produkti, par ko stāstīt prezentācijā. Tas bija zaļais krēms, mūsu mīļais zaļais krēms, kāpēc interesēja mani sāpošie ceļgali. Tātad prezentācijā stāstīja, kā pret sāpēm, ja? Otrkārt man interesēja, kā viņš var palīdzēt galvas sāpēm, kaklas sāpēm. Nu, īstenībā aptiecīgi numur 1, bet nu, manā galvā bija tie ceļgali, kājas, ceļgali, mugura. Ja, tātad ceļgaliem un mugurai man interesēja. Otrs produkts, es neklausījos, ko tu teica, jo brīdinājums bija liels. Man bija Protect 20, kuru es arī izņēmu dāvanā pie pirmā pasūtījuma. Ja šo te es iegādājos par naudiņu, tad šis te bija dāvanā man Protect 20. Un kas tur ir? 2 veidu franču šķidrās priedes ekstrakts. Ja, priedi jau mēs zinām vispār ļoti labi uz bronhiem, uz plaušām. Un sekano vīnogu kauliņu ekstrakts, ja, kas ir spēcīgs antioksidants, ja, ne tikai skaistumam, bet arī imunitātes stiprināšanai. Tātad C vitamīns ir klāt, tā, un vēl kaut kas bija, un uz sitienu es piemirsu. Kāds, kas zina, var man uzrakstīt, čau, Sabīna Vadim. Tātad šie te bija 2 produkti, kas man interesēja, un kāpēc es parakstījos uz ERSAGu un izveidojot pasūtījumu, jo, protams, man vajadzēja arī veļas pulverus un trauku līdzekļu man ļoti vajadzēja, un tā kā ERSA kompānijā viss tas ir pieejams, tad es izveidoju šo te pasūtījumu. Un pirmais efekts man bija šis te vienkārši kolosāli. Es sasmērēju savus kājiņus, es beidzot naktis gulēju. Es smērēju vairākas reizes dienā. Mīļie cilvēki, ar vienu reizi jau vien nepietiks, vai ne? Citreiz uzsmērē uz sāpošiem ceļgaliem, it sevišķi, ja viņi ir iekaisuši, acīm redzot, kaut kāds iekaisums jau tur veidojās. Nu, vienreizīt jau nekas nebūs. Es smērēju burtiski šo te 100 gramus, izsmērēju 2 nedēļās, jā. Smērēju vairākas reizes dienā, un man tiešām bija atvieglums. Man bija vieglāk pie plīca nostāvēt, man bija vieglāk aiziet uz dārzu, un es jau sāku ar katru dienu ātrāk uztēties. Jūs pat nevarat iedomāties, es apmēram 2 kilometrus gāju 40 minūtes. Ja, 2 kilometrus mēs ejam, 15-20 minūtēs es tagad eju. 40-45 minūtes. Kāda man bija low enerģija, ja, galīgi enerģija bija lejā. Un šis te krēms man burtiski atgrieza. Un tad notika tā, kad es saslimu augusta beigās un saslimu ar saviem bronhiem, jo tie, kas man pazīst, zinu, ka es katru gadu smagi klepoju, ka man sāp šis te bronhu ceļš, ja, un man pat balss zudums ir bijis uz pāris mēnešiem. Tas bija laikam, kad bija tas pirmais Covida vilnis, kuru vēl daudzi nezināja, ka izslimoja. Es piederēju pie tiem, kamēr viņš oficiāli nebija atzīts. Nu, protams, man pasūtījumā bija Protect 20, un es nolēmu viņu dzert, lai gan bija brīdinājums, ja ir žulcakmeņi, viņu nedrīkstētu lietot, jo viņš ir ļoti, ļoti aktīvs un var izkustināt šos tas žulcakmeņus. Nu, es domāju, gan jau tik traki nebūs, es uzņēmos atbildību pati uz sevis, jo man bija ļoti, ļoti smagi, atkal es saslimu ļoti smagi, gan ar temperatūru, gan ar tiem bronhiem un ļoti sāp, nu, un es viņu sāku dzert. Ja šeit glāzītē 5 mm, tad es sāku ar 1,5. Ja, tik aktīvs viņš ir. Tāds tēņa, brūna tēņa, tāda, tur garša nekāda, mazliet tāda saldena, nu, kā saka, viegli lietojams. Sāku ar 1,5. Un ko es pamanīju, ka pirmkārt mana imunitāte, ja man enerģija atgriezās, man slimības simptomi samazinājās, man ļoti, ļoti nāca uz, nu, kā saka, krēpas ārā, ja.
un burtiski es 3 dienu laikā biju uz strīpas. Nu, tad es šo te pudelīti tomēr izdzēru, es palielināju devu ar katru dienu mazliet vairāk, jo vienā dienā drīkst, ja es nemaldos, 5 mg. Tas ir 2,5 vienā reizītē, 2,5 otrā no rīta un vakarā. Miegs uzlabojās, ja? Tātad man kāju pampums samazinājās, mani sāpošie kauliņi, ja? Kauliņi ar gadiem, kas sāpēja, viņi man bija iekaisuši regulāri sarkani. Kopā ar šo te krēmu, kolosāls duets, ja? Mēs esam iesākuši duetu runāt, kolosāls duets, un man iekais šie kauliņi līdz šai dienai nesāp. Man ļoti ātri šis te, un vēnes, ja man pirms tam tās vēnes, man iekšējās vēnes, tā kā tāda sajūta, ka deg. Ja tu ej un staigā viņas deg, es vairs šo sajūtu nejūtu, manas kājas ir vieglas. Protams, man vairs nav 18, kā jūs zinat, ja es nevaru uzvesties vairs kā 18 gados, bet domāju, savam vecumam es esmu pilnīgi atbilstošs. Un mans solis ir viegls un raids, un es esmu atkal atguvusi spēks un enerģiju. Un ko es vēl ievēroju šo te lietojot? Ne tikai uz vēnām, ne tikai uz miegu, bet arī bija tāda sajūta, ka es tāda laimīga. Es pa māju bizot sāku, ja, man vīrs, es kaut kur jau laikam teicu, vīrs man skatās vienu dienu, skatās otru dienu, viņš saka, ko tu skraidi pa to māju? Viņš jau bija pieredus, ka tu plaušu pa māju, peldēju, nespēkā. Es saku, tu zini, es tik laimīga jūtos, es nezinu, kas ar manī notiek, izrādās, viņš izstrādā serotīnu, ja, laimes hormonu organismā. Šis te komponents. Nu, un pats galvenais, ko es gribēju pateikt, šis te Protect 20 Extra kompānijā ir zinātniski izstrādāts tieši Covid-19 laikā, lai palīdzētu tieši, nu, teiksim, cīnīties ar šo vīrusu. Tātad tagad biedē, ka nāk jauns, vēl briesmīgāks. Šim te jābūt ir obligāti mājas apsteiciņā ar noteikumu, ja jums nav žulcakmeņu vai nierakmeņu. Un noteikti jābūt mājas apteiciņā, un viņš cīnās ar visa veida vīrusiem. Ļoti ātri meitenes ar stāsta, saslimst otrā dienā praktiski jau veselas. Bet ko es pateikšu, ja? Atceramies, mīļie, kad, lai jebkuras tējas dzertu, lai palīdzētu jebkuras slimības gadījumā, ir noteikti jādomā par zarnu traktu attīrīšanu. Mēs bieži vien domājam, ka tas jau nav svarīgi. Kāpēc mēs slimojam? Tāpēc, ka ir netīrs zarnu trakts, ja, piesārņots, skābas asinis, skābs organisms. Tātad organisms ir jāsārmo, jātīra. Nu, un Extragam ir kolosāls atrisinājums olīvu lapu ekstrakts. Mums ir 2 veidu. Man ir šis te, jo viņš man arī bija dāvanā, tāpēc viņš man ir. Man ir tas, kas ir stiprāks, otrs ir ar stēviju. Bet viņam ir katram, cik es saprotu, savādākas iedarbības. Man šis te ir uz attīrīšanu, viņš ir arī pret tārpu, viņš ir arī sagatavo 3 mēneši vajadzētu viņu lietot, sagatavo organismam labāku eksagu pārtikas piedevu uzņemšanu. Atceramies, ka tās viss ir pārtikas piedevas. Tādas, kādas mums vienkārši nav ikdienas produktos. Tās nav zāles, jā. Un, ja neesat pārliecināts, aprunājieties katrs pats ar savu dakteri, jo ne katram ir tāda iekšējā sajūta. Lūk tā. Kas man vēl atgrieza spēkus? Vēl viens produkts, neticēsiet. Tā bija kafija. Tā bija kafija, kurā arī man bija pirmajā pasūtījumā 4 vienā, ja tādās paciņās. Un izdarot šo te kafiju, viņa izstāsta šāda. Ar pieniņu, bez cukura, viņa ir nosita apetīti, tātad nedrīkst kopā, ir ceviči, kam ir noslēdza tā kā man, uz apaļo pusīti iet, nedrīkst kopā ar ēdienu. Noteikti vajadzētu, es viņu dzeru apmēram 11-12 dienā, kad man sagribas ļoti ēst un sagribas kaut kādu snaku. Tātad šī te kafija ir arī garšīga. Un līdz ar to man nosit apetīti uz ēdienu, uz saldumiem un neļauj man pieņemties svarā vairāk, jo iestājoties menopauzai, mans svars sāka strauji augt. Un es neko nevarēju izdarīt. Un pateicies Extra kafijai, kuru dzeru jau gadu,
Jā, esmu izlietojusi vairākas paciņas, un gan 4 vienā, gan man ir arī bijušas melnās kafijas, bet man iepatikās 4 vienā. Šī te arī ir tukša, un šī te man, es nezinu, jau 2 mēneši iet vēl tikai pusītē. Man iepatikās tā, kas ir beramā, jo man liekas, ka viņa ir ekonomiskāka un arī mazāk atkritumu. Bet šīs sašē paciņas ir ļoti fēni ņemt uz darbu. Uz darbu, kad ir pirmais breiks, tie, kas strādā Anglijā, tie mani saprot, tās 15 minūtes padzeram kafiju, jā, un var sagaidīt pusdienas. Tātad, bet tie, kas atkal ir novājējuši un varbūt novājējuši par daudz, ka tas ir bīstami veselībai, tad kopā ar brokastīm droši, tad šī te kafija iedarbosies uz kilogramu, kas saka, pieņemšanos svarā. Ko vēl šī te kafija dara? Viņa nav vienkārši tāda kafija, ja, kā jūs iedomājaties to, ko jūs veikalā nopērkat, tā, kas jums garšo. Šī te kafija ir ar moringu, ar reišīs sēni. Ja jūs nezināt, kas ir moringa un reišīs sēne, droši googlējiet, atradīsiet, un protams, viņi šeit ir ļoti nelielās devās, tātad kafija arī noregulē asinsspiedienu. Cik es sapratu, arī cukura diabētu un noregulē, kā saka, tie, kas grib novājēt, cilvēki novājē pa 10, 15, 20 kilogramiem, lietojot šo kafiju regulāri. Es viņu nelietoju regulāri, man kā sanāk, jo, kā es teicu, es viņu izmantoju ēšanas starplaikos, man ļoti gribas ēst, bet vēl nebūtu labi ēst. Kafija attīra aknas. Manā gadījumā man ir pat cik bērnībā Botkins bijis, jā, dzeltenā kaite, tad šīs te aknu veselība man ir jāpieskata un regulāri vajag aknas attīrīt. Cik es sapratu, arī nierīciņš patīra. Jā, pēc kafijas varētu būt arī, kādi ir biežāk tolets apmeklējumi, bet viņi skalo visus, kā saka, nelabumus ārā. Ko vēl kafija šī tad? Kā es teicu, viņa nav zāles, jā, bet viņa ir ar ārstniecisku efektu, jo viņai klāt ir reišīs sēne un moringa. Bet par to es citā reizē, jo tieši moringu kapsulās un tieši reišīs sēne kapsulās es neesmu vēl lietojusi, jo reišīs sēne, cik es zinu, ir pret vēzi. Jā, tas ir viens no sirdsturdarbībai. Moringa ir bagāta ar vitamīniem un olbaltumvielām un attīra organismu. Bet par to es stāstīšu citā reizē, jo es vēl neesmu to tēju pabeigusi. Jo, kā es jums teicu, ka es stāstīšu jums tikai par to, ko es esmu izlietojusi un kā man tas ir palīdzējis veselībai. Vēl es, par cik man tie ceļgalas sāpēja, biju paņēmusi glukomazīnu no Ersa kompānijas. Viņš man ir tukšs, jā, tukšs. Izlietojam kopā ar vīru. Ļoti spēcīgs, ļoti iedarbīgs. Es, ja nemaldos, viņam te ir tā tabletēs, te nav rakstīts 54 grami. Neatceros, man liekas, 3 nedēļas dzēru, ja. Kopā, no sākuma es lietoju zaļo krēmu, un nākošajā mēnesī pasūtījumā es pasūtīju glukomazīnu. Un izdzēru viņu, un vēl vīram kāds 10 tabletītes bija. Vīram ar sāka sāpēt ceļgali. Palīdzēja. Mēs abi divi praktiski ar vienu pacientu tikām galā, ja, bet glukomazīns laiku pa laikam, 40 plus ir jālieto kursveidīgi, un manā vecumā, acīm redzot, varbūt jau vajag katru dienu, bet es īpaši vajadzību nejūtu, bet, lai gan domāju, atkal būs jāiegādājas, tāpēc, kad es viņu lietoju septembrī, oktobrī, ja, laiks ir atkal gads pagājis, jā, un ceļgali man nav sāpējuši kopš... Negribu samānīties. Decembrī es sapratu, ka man vairs nesāp ceļgali. Ja, tad lietoju šos te kremus. Man bija arī izlietots lielais iepakojums, tad vēl viens. Cik es izlietoju, tūlīt pateikšu. Sanāk 100 mg un 200 mg, un augšā man ir gandrīz beidzies 200 mg. Tas ir gada laikā. Viss man pietiek. Tagad es to krēmu lietoju, ka man kakls sāp. Jā, vēl nepateicu. Sasāpas kakls, mandeles. Šo te zaļo krēmiņu uzliek uz kakla 10 minūšu laikā sāpes pazūd. Auss, par cik man ir neizārstēts vidusauss iekaisums, man ar austiņu ik pa brītiem problēma, lai gan viņa jau ir atkritusi, pateicies baņo. Bet kā man tur viņi sāk kņudēt iekšā, niezēt, es šo te krēmiņu aiz auss, un tad ir krik, tu man atiet. Ja vairs nesilda, nekņud, jo neizārstēts vidusauss iekaisums var aiziet uz smadzenēm, ja, un tas ir ļoti bīstami.
Bet, mums jau te Anglijā ārstā strādā. Es gāju pie ārsta, bet, ir tā kā ir. Es ārstējos pati tagad. Inhalācija, iesnas. Es vispār iesnas nepazīstu, kas tas tāds ir. Ja, kurš man ir šis zaļais kremiņš. Šādi. Ja ir tukšs, es viņu nemet ārā. Astiņas ciet. Atvieglo, ja slikti paliek, ja, arī var pelpot. Un ceļš tie, ka mašīnā brauc, varbūt slikti paliek pelpo, paliks labāk, ja. Ja arī ļoti, ļoti ir sastruktojas kakls, iesaka pat mazu krēma daļiņu zem mēles, ja, jo krēms ir no dabīgām sastāvdaļām. Sastāvā ir kumelīte un mentols un citas ārstnieciskas augi, ja, un viņš ir pilnīgi dabīgs, nekaitīgs, bet ēst ar karotēm nedrīkstēt, ja, tikai ļoti nedaudz vajadzības gadījumā. Labāk lietot ārīgi. Ārīgi viņš ļoti palīdz. Acīs sargājiet acis, jo mentols acīm ir kaitīgs, viņš ietekmē redzi. Jā, man gadījās viņu iesmēriet acīs pirms brīļu pārbaudas, un man bija par 0,25 redzes sliktāka, bet es ārstam izskaidroju, ka es netīšām šo te krēmu iesmēru acīs, un burtiski tas bija 3 dienu iepriekš pirms brīļu pārbaudas. Un tas, acīm redzot, ietekmē rezultātu, bet viņš teica, brīlīs tad nemainīsim, tad viss būs kārtībā. Ja tu jūti pati, ja? Ja tu jūti pati, ka tomēr, bet mentols ietekmē. Es esmu strādājis pie mentola ražošanā, ko konfekts ražoju, un es pateikšu, ja es no sākuma mums bija tādi smalki burtiņi. Jā, man draudzene var apsprāt, viņa strādāja šajā kopā ar manīm, un es tos burtus ļoti labi redzēju, un pēc pusgada man sāka gar acīm peldēt. Es sapratu, kad es daudz ko neredzu. Kā man mentola pulveris, ja, kas bija apkārt, jo, kad es nācu mājās, man likās, ka es visu pēc mentola esmu, ka es esmu salda, lipīga, un duša bija obligāti. Tas ietekmē manu redzi, jā. Un tad man vajadzēja lasīšanas brīles, lai gan līdz 45 gadu vecumam man acis bija kā ēglim. Es jau vēl šobrīd kā ēglis redzu tālumā, bet es tuvumā neredzu. Jā, smalkos būtus jau neredzu, saplūst. Lūk tā kā sargājam acis, bet degunu deniņos, ja sāp galva, ziniet, kur es smērēju? Es smērēju sprandā. Es smērēju sprandā, tā rīktīgi iemasēju vēl kas ar šo krēmiņu. Ja mēs viņu tikai uzsmērējam viegli, viņam būs saldējošs efekts. Ja mēs kārtīgi iemasējam, viņš sāk sildīt. Un es personīgi to pārbaudīju, tā arī ir. Jā, vēl maziem bērniņiem drīkst lietot, jā, sākot jau ar zīdaiņu vecumu, ja ir temperatūra, kārtīgi iemasējam pēdiņās un uzvelkam zeķīt, ja gadījumā viņam aiziet uz saldēšanu, noņem temperatūru. Tātad zobu sāpēm, ja zobs sāp, jā, var sasmērēt no ārpuses zobu sāpēm. Ja kuņģītis sāp, droši uz kuņģīti varat smērēt, palīdzēs. Ja ir periods sievietēm, ceļš jaunām meitenēm un ļoti sāpīgs, tad arī šo te rajoniņu varam sasmērēt, lai atvieglotu sāpes. Bet, protams, ir arī jāpadomā par kādiem papildus pārtiks piedevām, kas šīs te sāpes novērsīs, bet tas ir cits stāsts. Tātad es šodien pastāstīju, kas man palīdzēja pie ceļgalu sāpēm. Ja? 2 produkti, šie tie galvenie produkti, un 3. bija glukomazīns. Un tātad jau pagājušo gadu decembrī es aizmirsu, ka man sāp ceļgali. Es jau sāku staigāt ātrāk, ja es, piemēram, pie nagu meistaras pirms tam gāju no savas mājas kaut kur 45 minūtes, pat kā vēju atceros. Tad tagad pēdējo reizi es aizgāju 12 minūtēs. Tad iedomājieties, cik traki man ir gājis, jā, un cik traki es esmu jutusies pēc garā Covid, jā, viņš ietekmē visu ķermeni. Bet es tagad nebaidos, visi te baidās, un te sāk jau ažiotāža iet, ja tūlīt tās visus slēgs ciet, nu nezinu, slēgs vai neslēgs, mums Anglijā ir mierīgi. Bet man mājas aptieciņā ir šie te kolosālie produkti, jā, pa kuriem es šodien jums pastāstīju, un plus vēl man ir propolis, timjāns, mani nebiedē šis Covids, un būsim veseli un atceramies, kad antibiotikas lietojot mēs veselību neuzlabojam, bet dažreiz laikam vajag, par to es citreiz pastāstīšu, jo citreiz es pastāstīšu, kā man gāja novembrī pagājušo gadu. Ja ar šiem produktiem es tiku uz strīpas pēc sāpošiem ceļgaliem, pēc garā Covida, un arī augustā ļoti ātri tiku galā ar vīrusu,
Tad novembrī man ir cits stāsts, un to es droši vien arī novembrī pastāstīšu. Jo tagad ir rudens, ražas laiks, konservēšanas laiks, un nav katru dienu laika man internetā sēdēt, tad es arī rudenī pastāstīšu, kādas pārtikas vielas es lietoju pirms un pēc operācijas. Jā, bet šis te palīdzēja tieši pēc garā Covid. Ja arī jums tā ir, ja arī jūs jūtat nespēku un netiekat galā ar šiem te simptomiem, jo ir grūti aiziet uz darbu, grūti nostāvēt pie plīces, smagi noiet pa trepēm augšā lejā, tad, ja jums nav šie produktiņi, bet ir kāds pazīstams seksa konsultants, droši jautājiet. Ja nav, tad rakstiet man. Tie, kas nepazīst seksa kompānijas produktus, jautājiet man personīgi. Ilgaca Inese es esmu, ja, jo Ineses mēs esam daudz mūsu komandā, un mans uzvārds ir Ilgaca, pēc tā var man atšķirt. Un pastāstīšu, un varbūt tās arī palīdzēšu, kā var piereģistrēties internetu veiklā un pašam iegādāties šos te produktus bez starpniekiem. Jā, kas man patīk? Man patīk tas, ka bez starpniekiem, jo man ir svarīgi, kad es saņemu pati šo te kasti, jā, man ļoti patīk tas, un pati atveru, un kā saka, pataisno no noliktavas līdz manām mājas durvīm, jā. Tā kā būsim veseli, sargāsim savu veselību, un stiprināsim imunitāti. Un Eksa kompānijas produkti, arī kafija tai skaitā, palīdz uzturēt imunitāti un veselību, un attīra arī organismu. Bet atceramies, ja neesam pārliecināti, aprunājieties ar savu ārstu. Tāpat vien uz savas galvas pārtikas piedevas nevajadzētu lietot. Krēmu gan var, bet arī jāskatās, ja ir nervu iekaisums mugurā. To es zinu pēc pieredzes, man ir divas sievietes. Nedrīkstētu lietot. Neiesaku. Ļoti sāp pēc tam. Vēl vairāk sāp. Acīm redzot, ja neiemasē, viņš piesaldē tieši muguras daļā, ja ir kaut kāds iekaisums, tad labāk nē. Bet kājām, pēdām un kauliņiem droši. Man liekas, ka viņš tieši otrādi palīdzēs. Un tātad atceramies, manas sapampušās vēras un kājas vairs nepazīst šo pampumu, jo man palīdzēja šie te divi produkti. Tātad ar jums bija kopā Ines Ilgace, tie, kas varbūt nenoskatījās, noskatīsies atkārtojumā. Un tiksimies nākošreiz, kad es stāstīšu par citiem izlietotajiem tukšiem trauciņiem. Šie te bija mani izlietotie tukšie trauciņi no Eksa kompānijas. Jā, veselībai. Lai jums brīnišķīga diena, izbaudiem rudeni un neslimojam. Esam veseli. Atā!